Man daudz kas patīk savādāk kā daudziem. Nu tas ir normāli. Īstenībā jau tas ir ļoti. Es rakstīšu, lai viss Jā, tas tad var cilvēki zināt. zina. Savādāk mēs pēc tam mēģināsim atcerēties un vēl Jā. tur viss tāds. Nu, Bet tev vispār patīk atgriezties atmiņās, teiksim, atcerēties, tā ikdiena, agrāk bija labāk vai vēl kaut kā. Interesanti, jā. Es citu ļoti labi, man šī tikšanās ir, lai to pavērtētu. Jā, labi. Jo ir cilvēki, un sevišķi jau man, kur jau 4 gadi trūkst mazāk, 3, tagad trūkst no 80. Tad mūžs jau ir bagātīgs. Man ir tā, ka man nav tā, manā laikā bija, un tā ir jābūt man kolēģiem, veciem skolotājiem bieži vien tā. Manā laikā, man neliekas manā laikā. Un es ļoti bieži oponēju ar saviem vienaudžiem tieši par to. Es nemūžam negribētu atgriezties tais padomu laikos. Nemūžam. Tad es gribu teikt, mans mīļais vīrs ir nācis no Kurzemes, no ļoti, ļoti patiesībā tādiem apstākļiem, varētu salīdzināt, kā Mauglis ir dzīvojis savā agrā bērnībā. Bet uzreiz pārlecot, gadiem pāri, viņa bērēs, tepat Ulbrukas meža kapos, bija tik milzīgi daudz ļaužu un no iestādēm vietējām vadītāji. Un tad es tā sapratu, cik viņš daudz ir izdarījis, kāda viņa vērtība ir. Viens ir ģimenē un man, un tas šoreiz varbūt, man pat nav tas svarīgākais. Man ļoti patika tas, ka es redzēju, ka viņa mūžs ir bijis to vērts. Katra cilvēka mūžs, bet viņa arī. Cik gadus viņš nodzīvoja? Viņš nodzīvoja 68. Viņš ir šeit bija tā kā vairāk populārs ar to, ka Līgo laukumu viņš ļoti daudz ko kala. Un tagad man ir prieks ierakstīt šeit tās ziņas par Līgo laukuma izveidi kā tādu, jo tas jau vispār Latvijā ir Slavens. Nozīmīgs. Es dzirdu ziņas, kuras neatbilst īstenībai. Un vakar sazvanījos ar Ulbrukas skolotāju Gunu Mūriņu. Viņas teica, un es teicu, Guna, vai tā ir taisnība? Jā, viņa tur iepratī dzīvo, Āvās. Jā, viņa teica. Un toreiz es atceros, ka Tapa vēl nebija tas laukums. Tā viņas tētis, tas bija Eduards Seimanis. Vietējā ļoti lielās apkārtnē esošo mežu mežsargs. Vienīgā darba vieta viņam. Ļoti mīlēja mežu un visu, ko pārējo to dabas skaistumu. Un viņš teica, viņš ir izdomājis, ka tur vajadzētu, kur tagad ir, tur vajadzētu tādu īstu vietu, kur to latvisko dzīvi iedzīvināt vēlreiz. Viņš bija liels patriots. Un neviens cits, protams, tagad laurus pieņem tie, kas tur tūmā augšgalā kā vienmēr ir bijuši, bet patiesībā tas bija tas vienkāršais mežsargs. Tas cilvēks, kas faktiski viņš bija šejienietis un arī viņš to vietu bija ieskatījis. Un mums vēl jau ir, dzīve jau sastāv no visa kā, vēl jau mums bija kolhoza vadība, kas deva līdzekļus, lai ko darītu. Kaut es dzirdu tagad, kāds saka, ka tas Līgo laukums ir tapis māksliniekam Sterģim
par saviem līdzekļiem un ko. Es nezinu, es viņam neesmu prasījusi terģim, bet mans vīrs piedalījās akmeņu kalšanā un ļoti daudz viņš tur lielāko daļu akmeņu viņš kala un viņam maksāja par to. Es nedomāju, ka mākslinieks maksāja no savas kabatas. Nu, visas lietas pēc tam apauga ar kaut kādu oriolu. Kas tajā laikā bija priekšsēdētājs kolhozs? Vilks. Vilkam vārdu arī atceries? Vilks. Ilmārs, nepateikt. Pēteris Vilks. Un viņam ekonomisti bija Biruta Zvaigznīte, slavena sieva, jā, viņa arī ir grāmata un viss, un nu, viņa ir patriota un viss, bet nu, bija laiks, ka bija viss kaut kā tā. Atkal savādāk, es negribu jaukties iekšā, es nezinu, es tur tā nebija. Un tagad man ir aizklīdis vairāk tieši pie tā Līgo laukuma. Es atceros ģimenei tieši, ko tas Līgo laukums nozīmēja. Ne tikai daudz Līgo lauku, bet tā akmeņu kalšana. Toreiz lielā meita, mums 3 bērni, vecākā meita bija iepazinusies ar Austrālijas latvieti, un viņa brauc, tika aicināta uz Austrāliju braukt. Un tētis pelnīja naudiņu ceļam. Nu, un tāpēc viņam arī, viņš kala, un viņam maksāja, un to, tagad atgriežoties pie mani vīru, viņš varētu, kā pats mākslinieks Terģis teica, viņš varētu strādāt aptiekā vai juvelieris būt. Ārkārtīgi precīzi, ārkārtīgi filigrāns. Un šodien mums bija norunāts tikšanās tagad abām, ja? Un tā es atceros, ka mans vīrs teica, tu man piezvanīja un jautāja, vai es būšu. Mans vīrs teica, ka viņam nepatīk tādas pārjautāšanas. Kaut mūsdienās tā ir jādara. Ir dažādi, bet viņš teica tā, ja reiz mēs ko runājuši, tad taču tas arī notiek. Tāda bija viņa morāla. Kaut viņš izaudzis bija ļoti, ļoti smagos apstākļos. Nu, te ir jādomā, ka mēs nevaram nevienam likt zīmogu. Lūk, viņam tāda bērnība, viņam tāda, viņš nekas tur nebūs vai kas. Pat cik es pati strādāju skolā ar bērniem, man tā vienmēr šķiet, ka nevajag tā, pa cilvēku nezinot spriest. Bet tagad par šo te manu cēlo arī darīšanu, par manu vīru. Kas bet, saki, piemēram, tu saki, ka meitai krāja naudu priekš Austrālijas, bet vai, piemēram, tavi bērni un tu arī uzreiz jau novērtējāt to, ko viņš dara? Mēs, jā, interesanti, atkal ļoti labi, man šitas liek padomāt. Man bija pieņemts savā ģimenē, un tā es arī, katrs mēs darījām, ko vien varam. Viņam, mans vīrs patiesībā bija tāda īpašība darba holiķis. Viņš bija darba holiķis. Un faktiski viņš bija, tad, kad viņš bija darbos, tad viņš jutās ļoti vērtīgs. Viņam pat nebija tik svara, mājās toties, viss bija pēdējais. Vairāk es dzinu naglas un dārzu raku un kaut ko darīju, bet viņš novērtējām, jā, mēs ka viņam nevajag tik garas stundas un tā, bet viņam darbs bija ļoti. Bet noteikti viņš un zemesargs. Tad, kad bija jau, īsi pirms, ritīgi saslimšanas un viss, es atceros, viņš visu laiku šķendējās par to, ka ar zemesardzi nenotiek pareizās lietas, ka viņš bija zemesargos, tad bija tā, un tagad nenotiek, jo vien brīdi bija ļoti liela tur
ņurcīšanās ar zemesargiem. Nu, tagad toties ir viss tā kā vajag. Un tad atkal pārlecot no tām domām. Jāsaka tā, viņš aizgāja, es tā kā gandrīz vai nosapņoju tur slimnīcā onkoloģiju. Un faktiski es viņu abrīnoju, ar kādu stoicisku mieru viņš to savu lielo to lietu nesa visu laiku. Nu, jāsaka, es viņu no jauna atklāju. Viņš nekad neteica, vai, man slikti, es cīnīšos, būs labi. Tad, kad to diagnozi teica, viņš teica, apsēdies, es apsēžos, es jau jūtu, ka nav kā vajag. Tagad es tev izlasīšu, viņš izlasa to diagnozi. Viņš saka, bet tu tik nedomāji, es nepadošos. Un tagad atkal pārlecot, mums vienmēr bijuši ļoti labi mediķi. Nekad es neesmu varējis ne pa vienu mediķi teikt, ka mums kaut kā, vai tā ir sagadīšanās, tā kas arī man tagad, un viņam ļoti, darīja, ko varēja. Pienāk laiks, kad vairs nevar. Un mans vīrs jau laiku pirms tam, tā ka viņš vēl kāla pie sterģa. Viņš atnāk mājās no tās kalšanas, viņš saka, tu zini kādi joki? Es taisu mums kapu pieminekli. Tā jocīgi izrādās viens bagātnieks pasūtījis ļoti lielu, un viņš ir pustaisīts, un tas neņem, un Uldis teica, ņem tu, mēs viņu tev atdodam, un tu varēsi sev, un tā ar stāv tur meža kapos, kur viņš guļ. Un tad viņš izvēlējās savu vietu, kur viņš gulēs. Viņš pa katru cenu kapu pārvaldniecei Silvijai pieprasīja, lai viņi ir līdzi, un viņš parādīs, kur viņš gulēs. Viņa teica, man neviens tā nav darījis, es to nedrīkst pieļaut. Es drīkstu, es zinu, ka varēšu. Man faktiski atklājās tāds viņa šķautnes, tāds, man jau ļoti patīk tādi stingri cilvēki. Tas man patika, bet es vispār biju sagrauta tanī laikā, es nebiju pie savu prāta, man tas bija grūti. Un tagad ejot atpakaļ par zemesargiem, jā. Te man ir tādas bildītes, varbūt, es gribu teikt tā. Mums 3 bērni, un kaut kā tā noregulējies, ka tētis ir visu darījis, tētis ir bijis tas, kas ir, un vislabākais, un tas viss ļoti labi, bet es neko pa prātam nevaru. Tagad tētis bija slims, es dodu padzerties, jo man raksturīgi ir tāda ļoti rūpēties pa otru. Viss bija nepareizi, es tā un tā. Un tas ir no bērnu puses. No bērnu puses. Un viņš tā kā acis ieplicis, es teicu osīti. Viņš man bija osītis. Un es viņam biju runcen man sauc. Un viņš, es teicu osīti, paklausies, vai tā, ja jau bērni saka, tad tā ir. Viņš tā saka. Labi, slims cilvēks, ko es tur daudz. Un tad es tā šiten te sākumā gribu parādīt, varbūt tas sākums mums sākās Svētajā Lestenē. Man aizsūtīja pēc sadales uz Lestenes 8-gadīgo skolu, uz sākuma skolu, un tur vietējie puisīši nāca, puisīši, jā, viņš bija bišķi jaunāks par mani.
Un redz, kur viņš ir, te mēs abi divi precējāmies. Viņš bija skaists, un bērni tu ievēroji, ka tētis ir skaists. Nu, es nekādu skaistu neesmu bijusi, jūtos vainīga, bet, nu, kā jau ir, tā ir, jā. Nu, man bija no svara, ka viņš tiek būt. Mans tētis, mamma, te visi 3 mani bērniņi, un mans osīts. Nu, tāds man viņš vienīgais ir bijis, un ir. Vēl es tā gribu teikt, viņam bija ļoti laba, nu, sadarbība, kā to teikt, tā no sadarbības saskaņa ar, redz, kā man sajūta, ar šitos tu noteikti literāte zini, šiten te mans vīrs, un te ir Māra Misiņa, jā. Un mana mazmeitiņa. Tā ir mūsu abu piedošana. Jā. Tā ir Laura, te atkal te tas pats un tā. Nu, mums bija tāda laba. Kāpēc es to saku? Tā kā viņš aizgāja, tad, un pat cik es tik ļoti nepareizi, es teicu bērniem, tūlīt dienu pēc, es teicu, nāciet uz dzīvokli un ņemiet pilnīgi visu, ko jūs uzskatāt par no tēta, jums esošu. Nu, man paņēma visu, man palika ļoti maz bildīšu, jo vienkārši visu paņēma, daudz ko paņēma. Labi, tā ir pilnīgi cita opera, bet, jā, nu tā. Nu, un te nu ir viņa, tāda ļoti, ļoti ir, te viņš jau gan bija slims, bet viņš braši stāvēja, un šitādus te rakstus apmēram viņš kalāk viņos un sterģis viņam uzdāvināja iepriekšējos svētkos dzimšanas dienā. Tāds mums mājās ir, jo mums dievsapratni ir tā latviskā. Osīt galīgi neieredzēja baznīcas būšanas, viņš teica, tas ir tāds biznes, ko es negribu. Nu, te jaunībā, kur mēs kādreiz svinējām, mēs tādi lieli patrioti esam. Nu, te kaut tā, toreiz tikko bija parādījies karoks vai nebija, es nezinu, es pat uzšuvu un to. Nu, labi, ka šitie man atstāti, šitie man svarīgi. Šito bērnu. Bet tos tu tagad atstās, lai viņus var ieskarnīt? Jā. Tātad vēl pie šitiem rakstiem, ko es vēl gribēju svarīgu teikt sakarā ar tiem latviskajiem rakstiem. Nē, nu droši vien es atcerēšos. Jā, nu te ir vienā mūsu kāzu gaddiena. Mēs nodzīvojam 50 gadus kopā. Un šitie ir vienā no kāzu jubilejām. Mēs pie Līgo laukuma atnācām. Nu, ar bērniem, jā. Nu, te ir mākslinieks. Un mans vīrs, redzi, nu tieši Līgo laukums un viss tād te viņi. Bet saki, nu kā, piemēram, tas gadījās, ka tas mākslinieks tieši tavu vīru izvēlējās, viņi bija pirms tam pazīstami, viņi kopā strādāja. Kā tas bija? Nē, bija. Nu, pirmkārt, vienaudži mēs esam. Jā. Bet mans vīrs bija tāds, kas brauca ar visādām tehnikām, un vispār, ja kādam obrakā apkārtnē kaut kas salūz no tehnikas, tad bieži zvanīja viņam, viņš vienmēr zināja salabot, saremontēt. Viņš šausmīgi lēni to darīja, bet viņš vienmēr izdarīja. Un sterģim, māksliniekam, sētā bija tāda, ferma, un vēl tur bija slaucējs, un viņas bija ļoti liela draudzenes, un tik liela draudzenes, ka man būtu gribējies, ka nebūtu bijuši, bet bija. Ar vārdu sakot, viņš pie reizes, tai sterģi sētā, arī sterģim palīdzēja, bet viņš brauca kā, mehānisks cilvēks uz tām fermām un kur nekar. Un tā viņš sterģim šo to, viņš man saka tā, tas sterģis īsts mākslinieks, viņš neko nejēdz darīt, bet viņam kā patīk darīt, manam vīram.
Un galvenais, ka tu otra mājā izdari, un tie visi slavē tevi. Nu, Viņam pienāca arī darbs klāt, vai ne? jā, Bet jā. cik gadus viņš nodzīvoja tātad Ulbrukā? Nu, Viņš nodzīvoja 47 apmēram. Nē, pagaidi, drusciņus kaut ko jauc. Mēs jau bijām atnākuši, mēs precējāmies. Tā, es domāju, ka 42. Tā varētu būt. Jā, tā varētu būt pēc bērnu vecumiem un pēc tā es sarēķinot. Man ir interesanti tas, ka es neatceros nevienu gadskaitli. Es knapi atceros, ja man prasa, cik tev gadu, es tā padomāju, pasaku, un tagad es brīnos, kā un tie ir mani gadi. Es pie sevis, es vienmēr nobrīnot. Un tā, bet bērniem es apmēram atceros, kad dzimuši viņi, un tad es zinu, ko un kā. Tā. Un tagad par to zemesargu būšanu, kas man ļoti jāpasaka, te ir vairāk bildes, nebūtu man bērniņi paņēmuši, tad man būtu vēl vairāk. Bet, tā ir. Dažādi, kas notika zemesargiem. Te kaut kur mežā, Ulbrukas mežā, ir zemesargu vienības kaut kāds štābs. Un bieži notika sapulces, apmācības. Viņam tas bija tā kā svētais rituāls. Citam baznīca, viņam tas. Jo viņš bija šausmu. Es viņam kādreiz teicu, kādreiz mums bija tāda ļoti, ļoti liela mīlestība, jā. Man jau viņa visu laiku, bet viņam tā vēl tā. Labi, tas tā pa otru nevar atbildēt. Un tad es viņam prasīju, kas viņam dzīvē vissvarīgākais. Man gribējās, lai viņš atbild ģimeni. Viņš teica, ka Latvija, aizsardzība vissvarīgākais. Es teicu, kā tu tā vari teikt, es atceros. Bet, laikam, ritīgam vīrietim tā arī jābūt. Man liekas, viss sāks ar ģimeni svarīgākā. Jā, viņš saka, man ir Latvija tā. Un tāpēc tam arī zemesargi, kas kur notika, un tā mums mājā arī bija seifs un bija ierocis un atceries, kāds ierocis? Kalašņikov kaut kāds automāts bija. Toreiz viņiem deva. Man bija bail uz viņu skatīties uz to automātu. Es vispār šausmīgi neciešu tādus. Bet bija, viņš pats bija sametinājis metāla tādu, es nezinu, čugunu kādu milzīgu, tādu stingru skapīti, un skapīti aiz daudzām atslēgām. Tas bija precīzi, tā kā ļoti. Vēl jau viņš ir raksturīgi tagad, vēl ja tā pa man vīru runājot. Jā, viņam tie ligolaukums, zemesargi, un vēl viņš apkārtējos cilvēkos, cik es tagad vēl, ir jau 5 gadi šogad, Jāņos būs 6 gadi, kopš viņš ir aizgājis. Ļoti bieži saka, oi, būtu Oskars, tad mums būtu. Kur ta Oskaram neviens nevar līdzināties? Jo viņš pēdējos 10 gadus, viņš strādāja 3 darba vietās, un viņam atļāva 3 darba vietās strādāt, ne jau kā deputātiem tagad šitā, bet viņš visos tiešām arī strādāja. Un kā viņš strādāja? Viņš zināja savu uzdevumu, un visās 3 tos uzdevumus veica. Toties viņš tikpat kā nebija mājās, ja? Bet to viņš veica, un bija tā, kad viņš šķūrēja ceļus. Viņam zvana, atkal kāds nav mierā, kā tur nav, viņš atkal brauc, viņš gudro, ko tur varētu labāk, lai tur būtu, kā vai visapkārtnē. Tad viņš vasarā pļāva visur, kur, un tagad man daudz saka, neviens nekad tā nenopļauj kā Oskars. Pa sniegu šķūrēšanu man daudz saka, bērni mazie atceroties, mazie, būtu Oskars, te mums būtu viss tīrs. Viņš tiešām prata strādāt, jā,
parasti ir, ka cilvēks aiziet, tad tik to visu atcerās. Bet viņam bija arī tad, kad viņš bija dzīves to teica. Un to mēs arī, es tā gribu teikt, tas, kas bija, tas bija. Tur nav vārdam vieta. Un tad vēl bija, ka visi tie, piemēram, atved. Viņš strādāja arī, viena darbvieta bija Getliņa. Tur pie tām kravu atvešanām, pārbaudēm un visu ko. Tad otra darba vieta bija šitas te tāds, muceniekos bija tāda kaut kāda privātā metāla veidošanas kaut kāda darbnīca. Un trešais bija Ubrakā, te mašīnu būvs tai darbnīcās. Un viņam atļāva. Vienu dienu viņš te nav, otru dienu nav, bet viņš pa to laiku citur izdara un atskrien tā, ka līdz šit izdara. Un tā, ka pienāca jauna iekārta, mašīna kāda vai vienalga kāds tehnikas lieta. Viņš bija tas, kas ķērās klāt. Viņš teica, es vispirms visu izjaucu, bet tas, protams, bija padomu laikā, ka viņš izjauca. Šitās mašīnas jau vairs nebija tas. Bet toreiz izjauc, jo viņš saka, Krievs neko nemāk kārtīgi salikt, visu ar āmuru virsu un tādas tās ir. Un tad viņam atļāva tā visu, viņš šausmīgi ilgi to remontu taisīja. Bet toties tā sataisīja. Nu, ka neplīsa. Jā. Un tāpēc viņš bija ilgi jau uz slimības lapas un nebija, un bija. Viņam visas darba vietas viņam nāca pretī, un visas pieļāva to, ka cilvēks, ļoti daudz kavē, bet viņš tomēr ir, es domāju, zelta roku dēļ arī. Un tad, kad, vispār jau, es nezinu, es tā, to gan es tā ļoti, ļoti augstu ar novērtēju, ka viņam visu laiku bija savs skapītis te darbnīcās Ubrakā, un tur bija darbarīka un drēbes un viss. Viņš tam citu bija ļoti tīrīgs pie sevis. Rokas tikai ar cimdiem, tikai tā ļoti, tas ļoti patīkam tiešām. Un viņam tā skapītī bija viss, un nāca laiks, un viņš nevarēja būt te. Un tas skapīts ir aizņemts, un man zvana, vai tu nevari parunāt ar vīru, lai viņš izņem tās savas mantas ārā. Smagi jau, bet izņem, jo tā. Un tad es viņam teicu, Osīt, tu domā, ka tu ies un tā. Nē, viņš saka, es domāju, ka nē. Tad dēls, lai aiziet un lai izņem visu un tā. Jo viņš taču atkal, abrīnojams. Viņam bija taisnā zarnātas audzējs. Un viņš bija iemeties viens, lai Dievs nedod, negribas jau par tam slimībām tā daudz runāt. Viņam tas viens kaut kāds, tas gals ļaunais bija kreisās kājas lielā. Un viņš to kāju viņam bija salauzis, tas ļaunais. Un viņš taču ar kruķiem. Viņš brauc kāpa uz ritiņa, un tāds viņš brauc uz vienu darbu vietu, ar otru trešu uz kruķiem. Un neteica, ka viņam grūti, ka viņam ir, jāsaka, krietnis cilvēks. Es domāju, ka Latvijai labi, ka tāds ir bijis. Bet saki, kā piemēram ar tām zīmēm bija? Viņš jau tās visas zīmes, kas ir Līgo parkā, viņš zināja pirms tam, vai tad viņš iepazina, vai kādas viņam bija tās attiecības ar tā Līgo parka zīmēm? Jā, interesanti. Toreiz pie mākslinieka Sterģa brauca daudz viņa, gan gudrie mākslinieki, Mikāns un visādi tādi, ar vārdu sakot, jau mākslinieka zīmīt kā tulkotāji. Un tad bija arī, tāds Ivars Vīks, ar tāds,
es vēl vienreiz trāpījos, ka tas Ivars Vīks arī. Un tad tie vīri mākslinieki darbnīcā sēž un viss spriež. Viņš nezināja tā, nē. Tikai tas, ka viņš uzskatīja, ka latviešiem ir kaut kas labs un īpašs, to viņš uzreiz zināja. Viņš necieta vienu tautu, no kuras esot cēlies Jēzus, un kāpēc viņi paši tā tauta to Jēzu nemaz nepiemin un citu reliģiju svin. Un viņš teica, es negribu to, mani pašam savu. Un tiekši to. Nu, un tad tas Vīks toreiz stāstīja, viņš tādas milzu brīnums stāstīja par tiem akmeņiem, kā tur staro un kas ir. Un es atceros, es viņam eju līdz, ka viņš stāsta turpat. Un es saku, vai jūs pats ticat tam, ko jūs stāstat? Viņš tā paskatās, man pasmaida, bet tautai patīk. Tā ir. Un tad mēs tā sapratām, ka tām zīmēm ir tikai tāda nozīme, ja cilvēks pats tam tic, un nav nozīme brīnumaina. Brīnuma nenotiek. Pašam jātic un jāgrib. Un viss ir cilvēkā iekšā. Jo, kā man vīra dzīve pierādīja, jā, no ārkārtīgi smagiem tur pa senčiem runājot, tur ir ļoti, ļoti smagi. Tur vēl bērniem vajadzētu pētīt, bet viņi neko. Lai paliek tas. Bet viņš varani. Un ļoti labi. Un tur, kur viņš ir bijis, visur viņš. Visur viņi atcerās tādu krietnu. Nevis, jā, viņš jau, nē. Un kas viņš nebija līdējis nemaz. Nemaz. Viņš ciest nevarēja līdējis. Un tad citu, man liekas, ka jūs viens horoskopu esat. Viņš bija auns. Nē, es esmu vērsis. Vērsi! Turpat ar ragiem. Jā, aha. Jā, spēcīgas. Māsa ir auns. Aha. Spēcīga. Ja viņš ko iedomājies, es tur varēju izšķīst vai izplīst. Viņam ir savs. Bet viņš bija ar to Uldi, viņš bija labās attiecībās? Tā, ar Uldi viņš bija ļoti. Uldis uzskatīja, ka tas ir viņa gandrīz vienīgais draugs. Vienīgais gandrīz tāpēc, ka ar Uldi nevar tik ilgi būt, jo Uldis var visu dienu noturēt un aiziet savos domu mākoņos. Es teicu savam vīram, kā tu vari to izturēt, jo viņa Ulda sieva saka, kā Oskars var izturēt, es nezinu. Bet viņš teica, es ļauju, lai viņš runā un domāju citu domu. Viņi bija pat virspusēji ļoti labās attiecībās. Viņiem bija uz galda saklāts. Nē, tur neviens nebija dzērājis, bet, saka, runājoties viņi iet. Bet īstenībā jau ir tā, ka Ulda idejas, ja nebūtu Oskara, netiktu realizētas. Es domāju, ka nē. Varbūt viņš būtu dabūjis vēl kādu, tur bija vēl kādi, kas kala, es zinu, tādi krievu puiši. Es zinu, ka tai vienā vasarā, ka kala, tad mans vīrs no tās kalšanas naudiņas, bet tad jau, ka Kristīna bija projām, no kalšanas naudiņas mēs varējām samaksāt parādu pa dzīvokli. Mums bija palicis parāds, mums liels dzīvoklis bija parāds palicis. Bet tie krievu puiši, kas tur bija, tā Uldis teica, viņi vasarā nopelnīja mašīnu. Pa mašīnu. Jo viņi žviks. Uldis teica, to darbu nevar salīdzināt. Tā kā, un vēl jau ar kādu enerģiju viņi taisīja un kādu šitas. Vēl viņiem draugs bija. Vēl trešais patiesībā draugs. Un viņš draugs bija vairāk osimtieši. Roberts Zvagūs, māksliniekam Zvagūzim dēls. Viņš ļoti augstu vērtēja
manu vīru. Ļoti. Viņš vienmēr, viņš tagad ir Anglijā dzīvo pēdējos gadus, un viņš vienmēr, kad atbrauc, viņš pirmais brauciens bija pie mana vīra. Viņš tā. Un tas tētis, tas Zvagūs, tas mākslinieks arī, viņi tur ir bijuši, viņi arī ļoti patīk Oskara tas. Kā tos akmeņus atrada? Jā, Uldis akmeņus viņam pateica, kurā vietā kādas raktuves vai kaut kas ir. Cilvēkiem jau faktiski, ka sāka tā darbība risināties, daudz bija tā kā interesanti piedalīties cilvēkiem, bet ļoti daudz akmeņi nav derīgi. Un tad vēl es atceros, ka mans vīrs, man dēliņš arī toreiz tāds patsmitnieks, viņš arī tētim palīdzēja tur to kalšanu, bet Jānīts palīdzēja tad, ka Kristīnei māsai vajadzēja to naudiņu uz braukšanu. Vēlāk, ne. Bet viņš palīdzēja, un tad es atceros, kad man vīrs teica, ka viņam akmeņi ir tāds kā atklājums. Gan zīmju nozīme. Viņš bez tādiem un bet viņš tā mierīgi tan iegāja, un vēl viņš saka, akmeņi dzied. Un viņš teica, tagad, ka viņš interesanti, ka šķeļ to akmeni, tad viņš veras vaļā un dzied. Un tad viņš teica, ka atver vaļā, tu nekad nezini, kāds zieds tur paverās. Un vēl akmeņos mans vīrs arī, viņš negribēja, ka viss cauri ir filigrāni tā. Viņš gribēja, lai viena daļa ir tā stāstāmā, tā gludā, tā, un pāries, lai akmenis ir dzīvs un runā kā dzīvs esot. Redz, kā ir visu dzīvi izstāstīja. Kā lūdzu? Visu dzīvi izstāstīja. Vai es izstāstīju visu dzīvi, un pašai man ir tāds, tāds saviļņojums. Jo, es saku, es pati nemēdzu atgriezties pie tā, cik mums skaisti bija, man māsa kādreiz tā, cik skaisti, ka divi vecīši iet rokās saķērušies un ka viņiem labi. Es tur nekad nezinu, kāpēc viņi ir rokās saķērušies. Varbūt, ka viņi ātrāk grib mājās, lai var atķerties no tām rokām. Ja? Mēs vispār nevaram pa otru teikt. Un kāpēc un kas? Bet tas, ka es nenožēloju ar visu, kā ir bijis, es nenožēloju, ka man ir bijis tāds mūžs ar tādu cilvēku. Jā, es tiešām, jāsaka, var būt gandarīta. Tā ir. Respektīvi, ja vajadzētu par Oskara zemesardzes laikiem, tad vēl jūsu mājā dzīvojoši, kāds viņam ir? Oskars Roga. Arī vārda brālis, jā? Oskars Roga. Jā, un tad ir vēl man šitas te, tas bija Getliņos. Jā, tur viņam bija tādi jaunāki puiši, bija tādi, kas brauca pat no Latgales saimniecībās, viņam liels mājas, un viņi brauca Getliņos, viņi piepelnījās pāris reizes pa nedēļu. Un viņi arī bija zemesargi, un viņi bija Oskaram tādi ļoti pieķērušies. Viņam bieži vien ir tā, ka viņš prat tā, kad apkārt pulcināt. Kopiena. Jā, tagad tāds vārds, bet starp citu nav slikti. Nav slikts. Saka, burbulis, man tā kopiena labāk patīk. Jā, tā ir.